Ostas pilsēta Ventspils. Pilsēta ar rītdienu. Mūsu pilsēta atrodas Baltijas jūras austrumu krastā, vietā, kur gadsimtiem krustojušies austrumu un rietumu tirgotāju ceļi. Šis vienmēr ir bijis vērā ņemams faktors, iesaistot Ventspili globālos tirdzniecības procesos. Ventspils nosaukums hronikās pirmo reizi minēts 1290. gadā. Savukārt Ventspils ostas nosaukums kuģniecības gada grāmatās un senās kartēs ir atrodams daudz senāk. Ventspils ostas vēsture ir bagāta un dažāda. Ostai ir bijusi liela ietekme Hanzas Savienībā. Hercoga Jēkaba valdīšanas laikā te ir atradusies pasaules slavena kuģu būvētava. Cariskajā Krievijā te ir bijis galvenās ostas status. Savukārt Padomju Savienībā gadu desmitiem tā ir bijusi lielākā eksporta osta. Ventspils ir plaukstoša Eiropas pilsēta ar uzņēmējam raksturīgu pieeju visās dzīves jomās, līdzsvarotu attīstību ostas un ražošanas nozarē, tīru vidi un augstu dzīves līmeni. Mūsu centieni ir bijuši mērķtiecīgi vērsti uz to, lai nodrošinātu nepieciešamos priekšnosacījumus labvēlīgai uzņēmējdarbības vides attīstībai Ventspilī. Stabilu un ilgtspējīgu uzņēmējdarbības vidi ir sekmējusi gan attīstīta infrastruktūra ar kvalitatīviem transporta savienojumiem un izglītības un zinātnes attīstība saskaņā ar rūpniecības uzņēmumu vajadzībām, gan arī atbalsta pakalpojumi un pozitīva attieksme pret klientiem. Ventspils ir daļa no Eiropas Savienības transporta pamattīkla. Tādējādi mēs esam savienoti ar Eiropas autoceļu tīklu, tostarp E22. Eiropas nozīmes ceļu, kura maršruts ved no Ventspils līdz Maskavai. Nozīmīgais Ventspils brīvostas dzelzceļa mezgls ir savienots ar Krievijas dzelzceļa sistēmu, nodrošinot laicīgu dzelzceļa kravu piegādi ne tikai uz Krieviju, bet arī uz NVS valstīm un pat Ķīnu. Ventspilī ir reģionāla lidosta, kas ir aprīkota ar nepieciešamajām tehnoloģijām un infrastruktūru, lai nodrošinātu aviācijas pakalpojumus lidaparātiem līdz 40 pasažieru sēdvietām. Gadu gaitā Ventspils ir kļuvusi par nozīmīgu starptautiskās elektronisko datu pārraides koridoru. 2 neatkarīgi zemūdens optiskās šķiedras kabeļi, kā arī 4 galvenās sauszemes optiskās līnijas savieno Ventspili ar galvenajiem telekomunikāciju centriem Ziemeļeiropā un Krievijā, pilsētā nodrošinot ļoti augstas kvalitātes ātrgaitas internetu. Ventspils osta vienmēr ir bijusi strateģiski nozīmīga. Ostā līdztekus beramkravu pārkraušanai ikdienā norit aktīvs darbs arī pie ģenerālkravu un konteinerkravu apkalpošanas. Ostā ir uzbūvēts universāls dziļūdens termināls ar modernu un specializētu kravu apstrādes aprīkojumu, kvalitatīvu infrastruktūru, noliktavām ar regulējamu temperatūru, saldētavu, muitas un robežkontroles punktu, kā arī fitosanitārās kontroles punktu. Ventspils osta ir pilnībā piemērota smagsvara un lielgabarīta kravu transportēšanai, kā arī pašu sarežģītāko projektu kravu apkalpošanai. Minētie uzlabojumi un moderna pasažieru prāmju termināļa izbūve ir palīdzējusi mūsu ostai kļūt par nozīmīgu prāmju satiksmes centru. Ventspils osta katru nedēļu apkalpo vairāk nekā 10 prāmju reisus. Prāmju operators Stena Line no Ventspils kursē 2 maršrutos. Prāmju satiksme uz Nīneshamni Zviedrijā tiek nodrošināta 5 reizes nedēļā. Nīneshamnes osta atrodas 50 km attālumā no Stokholmas, līdz ar to mēs varam apkalpot Zviedrijas centrālo daļu un Norvēģiju. Šis ir īsākais ceļš starp Baltijas valstīm un Zviedriju, tikai 11 stundu brauciens katrā virzienā. Prāmju operatora Stena Line 2. maršruta līnija ir ar Vācijas ostu Travemindi, nodrošinot prāmju satiksmi 2 reizes nedēļā ar brauciena ilgumu 27 stundas. Osta nepārtraukti attīstās. Saskaņā ar Ziemeļu ostas projektu turpmākajos plānos ietilpst ostas paplašināšana jūras virzienā. Ziemeļu ostas platība ir vairāk nekā 100 hektāri teritorijas, kuru ir iespējams paplašināt jūrā uz ziemeļiem no esošās ostas. Jebkuru uzņēmumu pirmkārt veido cilvēki. Ventspilī to lieliski saprot un, veidojot izglītības programmas, ņem vērā nozares vajadzības un tendences. Ventspils arodskolās ir ieviestas mūsdienīgas programmas metālapstrādes, mašīnbūves un elektronikas apguvei. Savukārt Ventspils augstskolā nodrošina augstas kvalitātes studijas uzņēmējdarbības vadībā, informācijas tehnoloģijās, elektronikā, kā arī tulkošanā.
Paralēli bakalaura, maģistra un doktorantūras studiju programmām Ventspilī darbojas vairākas zinātniskās iestādes, kuras nodarbojas ar uzņēmējdarbības un ekonomisko procesu izpēti, augstas sarežģītības pakāpes matemātisko modelēšanu, lietišķo pētniecību elektronikā un kosmosa tehnoloģijās, kā arī fundamentāliem pētījumiem astronomijā un astrofizikā. Uzņēmumiem Ventspils brīvostā tiek piemērots speciālās ekonomiskās zonas status, kas paredz ievērojamus nodokļu atvieglojumus. Pamatojoties uz veikto izpēti, populārais britu laikraksts Financial Times Ventspils brīvostu ir atzinis par 7. perspektīvāko speciālo ekonomisko zonu pasaulē. Savukārt nominācijā Labākā ostas zona par 2. labāko pasaulē. Tik augsts novērtējums Ventspili ierindo starp tādām pasaules mēroga līderēm kā Dubaja un Šanhaja un izvirza to priekšgalā citām vairāk nekā 700 speciālajām ekonomiskajām zonām visā pasaulē. Šāda sasnieguma pamatā ir mērķtiecīgs darbs, lai izveidotu vislabāko uzņēmējdarbības vidi ar zemākiem nodokļiem un nodokļu atvieglojumiem brīvajā ekonomiskajā zonā, augstas kvalitātes infrastruktūru un izcilu pakalpojuma kvalitāti loģistikas un ražošanas jomā. Jaunajiem uzņēmumiem Ventspilī ir radīti īpaši labvēlīgi apstākļi. Nodibinājums Ventspils augsto tehnoloģiju parks ir izveidojis biznesa inkubatoru, kas palīdz uzņēmumiem to pirmajos darbības gados. Līdztekus subsidētām biroja telpām un sekretariāta pakalpojumiem, biznesa inkubators sniedz arī virkni specializētu pakalpojumu mārketinga, publiskā un privātā finansējuma piesaistes, certifikācijas, rekrutēšanas un citās jomās. Ventspils augsto tehnoloģiju parka būtisks darbības mērķis ir veicināt elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un citu tehnoloģisku attīstītu uzņēmumu attīstību Ventspilī. Tehnoloģiju parks nodrošina nepieciešamās telpas un atbalsta pakalpojumus uzņēmējdarbības attīstībai. Sadarbībā ar Ventspils pašvaldību, Ventspils augstskolu, vadošajiem IT un elektronikas uzņēmumiem Latvijā, kā arī tādiem starptautiskiem uzņēmumiem kā Microsoft un IBM, Ventspils top par viedo tehnoloģiju centru. Kādi ir mūsu sasniegumi līdztekus īstenotajiem attīstības plāniem? Ventspils ir piesaistījusi uzticamus partnerus, kopīgi īstenojot virkni veiksmīgu un daudzsološu projektu. Ventspils rūpnieciskajā attīstības zonā notiek dinamiska izaugsme. Jaunu rūpniecisko projektu īstenošanai mēs esam nodrošinājuši ar visu nepieciešamo infrastruktūru aprīkotu vairākus 100 hektāru lielu platību. Tradīcijām bagātā kokapstrādes nozare Ventspilī ir pārstāvēta sākot no kokmateriālu pirmsapstrādes līdz īpaši sarežģītas produkcijas ražošanai. Mežiem bagātā apvidus sniegtās priekšrocības, kā arī iespēju eksportēt produkciju tepat no mūsu ostas, izmanto viena no Latvijas lielākajām kokzāģētavām Sijā Kureks, kā arī kokskaidu granulu ražotājs Sijā Kurzemes granulas. Augstas precizitātes un kvalitātes koka durvis un logus, lielākoties eksportēšanai, ražo Sijā Arbo. Vairāki uzņēmumi darbojas ķīmiskās rūpniecības nozarē. Vācijas uzņēmums Froli Baltic Ventspilī ražo poliuretāna un plastmasas izstrādājumus galvenokārt birojiem, rehabilitācijai un atpūtai, kā arī inovatīvas gultu sistēmas. Uzņēmumam pieder vairāki patenti, un Vācijā tas ir saņēmis apbalvojumus par inovatīvu produktu ražošanu. Ventspils brīvostas priekšrocības pilnā mērā izmanto lielākā biodīzeļdegvielas ražotne un pārkraušanas termināls Latvijā Sijā Bioventa, kā arī Latvijas un Zviedrijas kopuzņēmums Sijā Ventspils Andren, kas ražo un no Ventspils transportē lielgabarītas tīkla šķiedras konstrukcijas, kā piemēram dūmgāzu kondensatorus. Metāla apstrādē Ventspilī darbojas gan vairāki lieli, gan arī virkne mazu uzņēmumu. Sijā Ventspils metināšanas rūpnīca ražošanas klāstā ir metāla konstrukcijas, lielgabarīta struktūras būvniecībai un detaļas mašīnu būvēi. Savukārt uzņēmuma Sijā Ventspils Steel Construction specializācija ir kvalitatīvu un certificētu jūras portālceltņu konstrukciju, jūras konteineru, metāla konteineru, kombi konteineru un citu metāla konstrukciju izgatavošana. Mēs esam gandarīti par mašīnbūves attīstību brīvostā. Ventspili, kā savu ražošanas bāzi, ir izvēlējies pasaulē lielākais ielu tīrāmo automašīnu un to komponenšu ražotājs Bucher Industries. Tā meitas uzņēmums Sijā Bucher Schörling Baltic
darbojas kā efektīva ražošanas un montāžas rūpnīca, kura nodrošina pilnu ražošanas ciklu no metāla apstrādes līdz pat gatavās iekārtas kvalitātes pārbaudei. Beļģijas uzņēmums SIA Malmars Sheet Metal ražo augstas precizitātes un kvalitātes metāla detaļas mašīnbūvei. Uzņēmuma klientu lokā ir tādi pasaulē zināmi uzņēmumi kā Volvo, MAN, Caterpillar un citi. Ventspils augsto tehnoloģiju parks ir mājvieta vairākiem augsto tehnoloģiju uzņēmumiem. Paralēli augošam pašmāju un starptautisko IT programmatūras un mobilo aplikāciju izstrādājošu uzņēmumu skaitam, tehnoloģiju parkā izveidots moderns programmatūras kvalitātes kompetences centrs Squalio. Jaunizveidotais centrs ir viens no retajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs, kas piedāvā programmatūras testēšanu augstas veiktspējas skaitļošanas arhitektūrā, kā arī izmanto visaptverošus testēšanas rīkus, lai analizētu un optimizētu izstrādātā risinājuma kvalitāti. Lielākais tehnoloģiju parka īrnieks ir viens no progresīvākajiem un modernākajiem elektronikas iekārtu komponenču ražotājiem Latvijā – SIA Ventspils elektronikas fabrika. Savukārt unikāla ražotne ir SIA Euro LCDs šķidro kristālu displeju rūpnīca, kas ir lielākā Eiropā. Uzņēmums ražo dažādus šķidro kristālu displeju produktus izmantošanai rūpniecībā, medicīnā un aizsardzībā, kā arī volumetriskus displejus trīsdimensiju attēlu veidošanai. Ventspils ir pilsēta ar rītdienu. Mūsu pilsētas identitāti veido starptautiska uzņēmējdarbības vide, plašas kultūras, sporta un turisma iespējas. Ventspils ir viesmīlīga pilsēta gan uzņēmējdarbībai, gan atpūtai. Augstais dzīves līmenis ir vissvarīgākā pilsētas iezīme. Mūsu rūpnieciskos sasniegumus papildina pilsētas kultūrvēsturiskais mantojums, profesionālās un augstākās izglītības iestādes, kuras līdzsvaro nozares vajadzības un tendences ar pieejamu kvalificētu darba spēka apjomu. Ventspils ir ostas pilsēta, kas atbalsta uzņēmējdarbību, piedāvās zemākus nodokļus un individuālu pieeju katram uzņēmumam. Ventspils ir īstā vieta jūsu biznesam. Laipni aicināti Ventspilī!